Aicinu apskatīt arī tuvāk. Где они, где магазины есть? Москва, Un tagad es došu vārdu arī māksliniekam Valdim Majevskim, lai viņš varētu dažos vārdos pastāstīt, kā darbojās šis saules pulkstenis. Dažos vārdos to pastāstīt. Žotā Mēs atrodamies 16. martā. saules pulksteņa centrā. Šeit ir grafisks astotnieks, jeb analemma. Un uz šī grafiskā astotnieka, jeb analemmas, ir iezīmēti mēneši. Tad ir jāprot vienīgais šajā saules pulkstenī jāprot lasīt. Tātad mēnesis. Mums jānostājās ir novembrī. Šodien ir laimīgā kārtā. Mēs esam tuvu novembrī. Mēs šeit uz novembru. Mēs paceļam roku. Uz veiksmīgas situācijas, ja ir saulīt debesīs, tad ēna, kur kritīs uz pulksteņu poka dalījumu, norādīs precīzo laiku. Tas ir aprēķins veids Mārtiņš Gils. Astronoms aprēķina ļoti pareizi, viņš to ir pārbaudījis darba realizācijas laikā. Un mēs esam saņēmuši kā izpildītāji diezgan augstu novērtību. Esam diezgan precīzi izstrādājuši viņas schēmu. Jā, tagad krīta ēna. Jā, un visu laiku jūnijā mēs esam šeit. Jūnijā mēs patram ēna ir īsa, mēs esam pacēluši roku. Jā, mēs visu laiku šeit kustamies un staigājam par šo te analēmu. Ja? Šeit savukārt ir Origo nulles punkts, tas saucamais kultūras nulles punkts, kurā mēs atskaita redzam. Mēs atskaita ar GPS sistēmu, mēs ar navigācijas sistēmu varam sameklēt konkrētu punktu. Piemēram, šajā gadījumā šī ir Ēdoles pils ar koordinātu zīmējumu.